Ir trīs virzieni, kurus es iedalu galvenie virzieni. Viens ir, protams, palīdzēt tulkot, ko mēs redzam bieži vien krāpnieki liek viltus sludinājumus, čato dažādās romantiskajās krāpšanās. Tāpat arī publicē dažādas reklāmas ar pikšķerēšanas saitēm. Tas ir saites, kurās tu uzklikšķini un ievadi kaut kādus datus, piemēram, karšu datus, un tad no tevis izkrāp naudu. Otrs, protams, ir dziļviltojumi. Tā ir balss pārveidošana, video ģenerēšana. Tās pašās reklāmās tiek imitēti populāri cilvēki Latvijā. Realitāte tāda, ka drīzumā jau krāpnieki aktīvi izmantos šos rīkus, lai imitētu cits cilvēks arī tiešā sarunā. Es to arī demonstrēju, ka var reālā laikā zvanīt un imitēt citu cilvēku balsi. Un trešais virziens ir reāla palīdzība krāpniekiem. Ir platformas, kur krāpnieki maksā naudu. Viņiem ar mākslīgo intelektu tiek uzģenerēts jau viss scenārijs, visas darbības, kas viņiem ir jādara. Tas maksā 60 eiro mēnesī. Un krāpniekam ir tātad aizsūt kādam cilvēkam šo vēstuli, atbild viņam un tad tu vari mākslīgam intelektam uzrakstīt, ko šis cilvēks upuris ir atbildējis. Un mākslīgais intelekts reiz pasaka, kas tev ir jādara tālāk. Vai nu jāatbilda, vai piemēram, kaut kas jāizsūta, vai kāds dokuments vai vēl kaut kas, un viņš to visu tev ģenerē un maksimizē tavu iespēju, tavu procentuālo varbūtību apkrāpt šo cilvēku. Protams, šobrīd eksistē kaut kādi rīki, un arī mēs, piemēram, veidojam dažādus viltus profilus, lai šos krāpnieks pievilinātu. Un, piemēram, Instagram mums bloķē kontus, jo atpazīst, ka mēs fotogrāfijas ģenerējam ar mākslīgo intelektu. Tātad viņiem ir rīki, kas var noteikt, ka tas ir mākslīgais intelekts. Bet tas viss ir tikai pagaidu risinājumi, jo realitātē ar laiku atpazīt mākslīgo intelektu nebūs iespējams. Jo mākslīgais intelekts, protams, arī mācās uz šiem rīkiem, kas viņus atpazīst, un mācās tik ilgi, ģenerē bildes, kamēr šie rīki vairs nevar viņus atpazīt. Tad viņi uzlabo rīkus, kas atkal var atpazīt, un tā ir tāda kaķa un peles spēle, kurā vienā brīdī visi šie rīki zaudēs. Tas ir absolūti garantēts, ka tā būs. Un, manuprāt, nav pareizais virziens koncentrēties uz atpazīšanu. Pareizais virziens ir koncentrēties to, ko tu drīkst darīt un ko tu nedrīkst darīt internetā. Ir vienkārši jābūt kritiskam. Un, tas izklausās, es saku vienkārši, bet tas nav tik vienkārši patiesībā. Visu laiku dzīvot stresā un kritiski arī ir grūti, vai ne? Bet šobrīd, kad mēs dzīvojam laikā, kas ir principā kara lauks, kur tev konstanti uzbruk. Un katra šī īziņa no pasta, katrs zvans, katra reklāma, tas ir uzbrukums. Tas ir jāuztver kā uzbrukums tev. Un tev visu laiku šie uzbrukumi ir jāatvaira. Domāju, ka tev kādu dienu zvanītu Ingas Spriņas numurs un teiktu: Čau, te Inga Spriņa, klausies, man tāda problēma, man ir beigusies nauda. Vai var man aizdot 200 eiro? Es šo izdarīju pāris stundās apmācot mākslīgo intelektu, un atceries, krāpnieks var zvanīt no jebkura numura, piemēram, no tavu vecāku numuru, un tur var skanēt tavu tēvu vai tavs mātes balss. Tā kā esi uzmanīgs. Un es ceru, ka tu kaut ko iemācījies. Tas video man aizņem, ja nemaldos, diennakti, kamēr es visu sapratu, kā to apmācīt, kā to darīt. Un pēc tam arī paša apmācība aizņem daudz stundas. Arī pati teksta sagatavošana, manā runas stila pielāgošana šim cilvēkam arī tas nav vienkārši. Jo man ir jārunā tieši tāpat. Protams, ka mākslīgais intelekts to jau risina, un šobrīd jau tu vari pateikt tekstu savā akcentā, un viņš tev ierunās tekstu tā cilvēka akcentā, tā ka tas viss arī ir laika jautājums, bet pagaidām tie rīki, kurus es izmantoju, ir tādi diezgan, es teiktu, jau varētu teikt, ja krāpniekiem ir kaut kāds stils vai mode, tad mani rīki, ko es izmantoju, ir vecmodīgi salīdzinot ar tiem, ko viņi izmanto. Un ar maniem vecmodīgiem rīkiem šobrīd es varu piezvanīt cilvēkam, minūtes ieraksts, man liekas, rekords man ir bijis no pusminūtes teksta, apmācīt ļoti ticamu balsi. Apmācīšana ilgst zem stundas, jau šobrīd ar manu visu uzlaboto tehniku. Un tad jau ierunāt tekstu, pielāgot akcentu, tas ir tik atkarīgs no cilvēka.
Te nav runa par aizdomām, te ir runa uzreiz par rīcību, kas tad ir jādara šādās situācijās. Un viens no tiem ir kaut kāda kopīga noslēpuma dalīšana, vai tā ir kopīga parola. Vai, piemēram, pajautāt kaut kādu lietu, kas nekad nav notikusi. Piemēram, jā, bet es biju arī tajā valstī ceļojumā ar tevi kopā. Atceries? Jā, es atceros, protams, mums tur gāja. Un tikko viņš atcerās kaut kādu lietu, kas nekad nav notikusi, tad tas nav tas cilvēks, par ko uzdodas. Vēl daudz ko var izkrāpt, tos pašus sociālo tīklu profilus vai kaut kādus dokumentu, kopijas, datus. Principā tur var ļaut vaļu fantāzijai, jebkas var būt vērtīgs krāpniekam. Tas daudz ko uzlabos dzīves kvalitātes ziņā, gan daudzas lietas atrisinās, bet, protams, tas rada liels riskus, un cilvēki šos riskus neapzinās, un arī viņiem nav interesi to apzināties. Jo, piemēram, kad es runāju ar tiesību sargājošām iestādēm, runāju ar žurnālistiem, tad visi ir tādi, ak, Dievs, tas viss ir tik slikti un tāds šausmas. Ko mums tagad darīt? Es saku, jā, jums tās ir šausmas, bet tiem cilvēkiem, kas internetā lieto ChatGPT un vispār, viņiem tās nav šausmas, viņiem dzīve ir uzlabojusies līdz vienam brīdim, kad mākslīgo intelektu izmantos pret viņiem, bet lielākai daļai cilvēku iespējams dzīves laikā pat neizmantos nekad mākslīgo intelektu pret viņiem. Līdz to šausmas tās ir mums, kas domā par to, kas mēģina pasargāt cilvēks no tā. Mums tas tikai apgrūtina darbu. Viņiem, cilvēkiem, kuri par to nedomā, viņiem tas nekā dzīvi nepasliktina, tikai uzlabo. Šobrīd Nigērijas prinčiem krāpt latviešus ir tik viegli kā nekad. Čata, vēstules ar tekstiem tīrā latviešu valodā, tas ir šobrīd ikdiena. Tas ir regulāri notiek. Sludinājumi, ar mākslīgā intelekta ģenerētas bildes, tas viss šobrīd ir realitāte. Protams, ir reklāmas, pilns ar reklāmām, kur izliekās par populāriem cilvēkiem. Man vienkārši Facebooks, tā kā es šīs te reklāmas pētu, tad Facebooks, Instagrams un viss ir pilns ar tikai un vienīgi šīm reklāmām. Mans ieteikums ir, kā jau es teicu, nevis kaut ko darīt, bet drīzāk neko nedarīt, nevadīt nekādus karšu datus, vispār nevērt vaļā šādas te investīciju platformu, reklāmas un zāles pret vēzi un vēl visādi šādas te mistiskās lapas, vienkārši ietaupīt savu laiku un nervis, jo viegli nopelnīt internetā, tie visi ir tikai melu pārdošana. Tur, kur ir populārs cilvēks stāst par kaut kādu investīciju platformu, skaidrs, ka tas būs ģenerēts. Neviens cilvēks neuzņemtos tādu risku reklamēt krāpnieku platformas. Un es neesmu redzējis vēl nevienu populāru cilvēku, kurš reklamētu tiešām īstu kaut kādu investīciju platformu. Pārsvarā viss šīs investīciju platformas ir pilnīgi meli. Un tie visi skaitļi, kas jums tur rādās, arī šīs lapas, starp citu, tiek ģenerētas ar mākslīgu intelektu. Arī viltus internetu veikali tiek ģenerēti ar mākslīgu intelektu. Tas šobrīd ir burtiski uzrakstīt tekstu, uzģenerē man internetu veikalu, kurš tirgo apģērbu, un tev ir gatava visa lapa ar visām bildēm, cenām, ar visu. Un tu to nopublicē, un tev viss ir gatavs. Tā kā šobrīd ar mākslīgu intelektu ir diezgan daudz ko var izdarīt, daudz ko tas krāpniekiem atvieglo. Tā ir. Ja mēs mākslīgo intelektu uztveram kā tehnoloģiju vienu, tad tas nav ne labs, ne slikts, tam ir sliktās puses un labās puses.